Labdien! Ar jums kopā jūsu logopēda Jeļena Pērkona, un šodien mēs parunāsim par grūto skaņu R. Vispirms es jums gribētu aptuveni izstāstīt par skaņu izrunas normām, jo tomēr varbūt ne visiem viņas patīk, taču tomēr viņas ir, lai pie tām pieturētos, lai būtu kaut kāds orientieris. Visas skaņas bērnam būtu jāprot izrunāt līdz 7 gadu vecumam. Nepavelti šie 7 gadi tiek minēti kā vecums, kad bērns ir gatavs skolai. Tāpēc, runājot par grūto skaņu R, jāsāk satraukties varbūt, un tad arī varbūt nav jāsāk satraukties, bet jāvēršās pie logopēda tikai tad, ja 7 gadu vecumā tā skaņa tiešām nav. Un ja visas pārējās skaņas ir un viena skaņa nav, tad logopēdam nesagādās nekādas grūtības šo skaņu iemācīt un automatizēt. Ir dažādi skaņas R traucējumi, piemēram, skaņas kropļošana, šis tā saucamais rotacisms, kad skaņa tiek kropļota, un tad ir pararotacisms, kad skaņa tiek aizstāta, un tas ir patiesībā daudz labāk nekā šis kakla R, jo, ja bērns aizstāj skaņu, piemēram, viņš saka nevis roka, bet joka vai loka, vai vispār šo skaņu izlaiž, saka oka, tad, pieņemsim, speciālistam ir daudz vieglāk iemācīt jaunu skaņu un arī bērnam vieglāk automatizēt. Kas tad notiek, ja bērns tiek mudināts izrunāt šo te grūto skaņu? Piemēram, pasaki R. Bērns, kuram artikulācijas aparāts nav gatavs, viņš ļoti grib izpatikt vecākiem, vai arī viņš vienkārši grib iemācīties, jo citi prot. Un gala rezultātā viņam iznāk šī te nepareizā skaņa, kā mēs sakam, kakla R vai franču R. Un ar šādu te skaņu ir daudz grūtāk strādāt, jo ir daudz vienkāršāk iemācīt bērnam skaņu no jauna, nekā viņu izlabot. Jo, ja bērns, piemēram, ir jau runā ieviesis šo te kakla R, tad viņš jau ir viņu automatizējis pats, un ir daudz grūtāk pārmācīt nekā iemācīt. Skaņas R, pareiza artikulācija, lūpas izstieptas smaidā, zobu rindas tuvinātas, mēle pacelta augšā un vibrē, mīkstās augslējas paceltas, izelpojamais gaiss plūst pa sasprindzinātu mēles vidusdaļu cauri spraugai, kas rodas starp mēles gala piesitieniem. Balss saitas vibrē. Šodien es jums vēlētos piedāvāt veidu, kā vienkārši mājas apstākļos jūs varat noskaidrot, vai jūsu bērniņš ir gatavs šai grūtai skaņai un viņas izrunai. Tātad, palūdzat bērniņu pasmaidīt vispirms, salikt zobiņus kopā kā vingrinājumā sētiņa, kad zobu rindas ir sakļautas faktiski kopā. Un tad, paceļot mēlīti augšā, tā kā pie griestiem, pie mutes griestiņiem, stipri papūst. Un tad, ja bērna artikulācijas aparāts ir gatavs šai skaņai, tad viņam būs šāda skaņa. Viņa var būt balsīga, var būt nebalsīga. Ja? Viņa var būt uzreiz, bet vai viņa var būt tāda. Bet, ja jūs dzirdat vibrāciju mutītē, tātad bērniņš ir gatavs skaņai un var sākt viņu arī apgūt. Ja tādas vibrācijas nav un nedod Dievs aiziet skaņa kaklā, tad pilnīgi noteikti bērniņš nav gatavs šīs skaņas izrunai.
Tātad, kā mēs varam palīdzēt savam bērniņam sagatavoties skaņas R izrunai? Protams, vajadzētu veikt vingrinājumus. Vingrinājumu komplekss arī ir pieejams valodiņā, linku es atstāšu zem video. Bet es zinu, ka bērniem nevisai patīk, nav tik apzinīgi bērni, kas sēž pie spoguļa un kārtīgi vingrinās. Bet arī mājas sadzīvē ir dažādi veidi, kā vingrināt bērna mēlīti. Lai izrunātu skaņu R, mēle jāvar pacelt augšā. Tātad ir jāvingrina šis te pacēlums. Un, piemēram, ja jūs sēžat pie brokastu galda vai pusdienojot vai vienalga našķojoties, jūs varat pa jokam uzsmērēt, piemēram, bērnam šeit zem deguna kaut kādu garšīgumu, vai tas ir šokolādes krēms, vai tas ir ievārījums vai vēl kaut kas, un lūgt bērnam nolaizīt. Nu, viņš to izdarīs, ja, spēlējoties. Viņš pat nesapratīs, ka viņš tajā mirklī vingrina mēli. Vai, piemēram, jūs varat, cevišķi, ja bērnam krīt ārā zobi, jūs varat palūgt bērnam saskaiti zobiņus ar mēlīti, pārbaudu, vai visi ir vietā. Šādi te, gan no iekšpuses, gan no priekšpuses, dažādās pozīcijās, lai tad bērniņš saskaita tos zobus. Nu, vēl, piemēram, man nāk prātā, kā var stiprināt mēlīti, pieņemsim, arī dzerot tēju vai ēdot, ja jūs varat piedāvāt bērnam uz sacensībām paturēt karoti ar mēli. Tad kurš ilgāk šajā gadījumā? Patiesībā mēlē notiek ļoti labs treniņš, jo viņa notur karoti, tātad te ir vēl papildus svars, ja? Pamēģiniet paši, nav nemaz tik vienkārši. Un šādi te spēlējoties, mēs varam aktivizēt sava bērna runu. Un pēdējais, ja jūsu bērnam, ja jūs veicāt mājās pārbaudīt, un viņš ir gatavs skaņas izrunai, tad jūs mājās varat piedāvāt bērniņam iemācīties skaņu izrunāt šādi. Tātad palūdziet bērniņam uztaisīt vingrinājumu sēnīte. Ja viņš to neprot, tad visticamāk viņam šī metoda nederēs, bet ja viņš prot, tad ļoti iespējams, ka viņam izdosies. Tātad uztaisam vingrinājumu sēnīte. Un tad no šīs pozīcijas, turot šo te mēlīti piespiest augšā pielipinātu, palūgt bērniņu stipri pūst un vienlaicīgi teikt skaņu z, ja, tātad balsīgo z. Un kas tam mums iznāk? Tātad sēnīte, un tad pūšam un sākam z. Ja bērniņš visu dara pareizi un ja artikulācijas aparāts ir gatavs, tad viņam vajadzētu izdoties. Protams, šis ir jāvingrinās, un, protams, ka viņš ļoti ātri nogurs visticamāk, bet regulāri veicot šo te vingrinājumu, bērniņam pilnīgi iespējams skaņa ieviesīsies pati. Nu tā. Es ļoti ceru, ka šis video, kas bija paredzēts vecākiem, bija noderīgs, un uz tikšanos sarunās par citām skaņām. Atā!